Vai tu zinai, kā sauc šito detaļu? Tas ir gaisa masas mērītājs. Vai atprogrammējot gaisa masas mērītāju ietekmi uz degvielas patēriņu un cik daudz viņu ietekmē, ja ietekmē. Tātad mašinai šitai bija sačupota pie mums aptuveni pirms pusgada vairāk, un klients piebrauca, saka, vienu brīdi sāka braukt, un atkal pazuda jauda. Piebrauc pie mums, mēs uztaisījām pilnvērtīgu diagnostiku. Check engines kļūdas nemetē par viņu. Viņš nebija iepriekš izprogrammēts, bet mēs sapratām pēc reāliem parametriem, pēc datiem. Mēs paskatījāmies viņam pieprasīto aktuālo visus parametrus pēc apgriezieniem, pēc quantity degvielas injection un pēc gaisa masas. Mēs redzējām, ka mums nesapās mērījumi. Viņš strādāja, bet viņš nekorekti strādāja. Un līdz ar to mašina braucē, bet nebija viņai pilnvērtīgas jaudas. Tad es parādīšu, tūlītās arī skatoties video, mēs parādīsim, kā mēs viņu sapratam, kad viņš nestrādā pēc kādiem parametram vadoties un diagnostikas, kā viņš negāja. Tad mēs pieņemam lēmumu viņu atkodēt, pilnvērtīgi atkodējam, izbraucam ar viņu testa drive un uzreiz mašina, kad diena un nakts izmainies. Jauda palika lielākā, dinamiska, sāka braukt savādāk. No tā, kā piemēram, ja tev nav jaudas un tu spiedi vairāk gāzes pedāli, līdz ar to tev arī palielinājies degvielas patēriņš, ja mašina grūtāk iet. Tad iedomājies, tev vajag nobraukt attiecīgo attālumu un ar vairāk nospiestu gāzes pedāli, lai tu ieskritumies to attiecīgo diapazonu, tad tev vairāk, un tos degvielas patēriņš lielāks paliek. Bet, ja mašina labāk iet, ja ātrāk ieskries, spiedi mazā gāzes pedāli, mašina ātrāk ieskrējas, un līdz ar to no tā būs mazāks degvielas patēriņš. Tā kā mēs pilnvērtīgi viņam atkodējam EGR-u, DPF-u, jaudu pacelēm, gaisa masas mērītāju, starp citu viņam arī droseļa negāja normāli, bet viņš uz viņu neietekmē uz jaudu droseļu, bet mēs pie viena arī viņu atkodējam, un šobrīd mašinai ļoti, ļoti laba jauda. Runājot par droseļu, droseļa ir vajadzīga tam, lai viņš noslapētu, maigāk mašina varētu noslapēt, un ja, piemēram, saucot aiziet motorus raznosā, tad viņš arī palīdz viņu noslapēt nost. Tad tas ir par droseļu, tas ir cita tema. Šobrīd runa iet par gaisa masas mērītāju. Tagad mēs parādīsim, kā mēs sapratam, kad viņš nestrādā. Šitais nav no tās mašinas, vienkārši paņemam, negribējām noņemt no citas mašinas, kur bija mainīts kādreiz un metējies pie mums. Labi, ejam skatīties, kā mēs to visu izdarījām. Tātad par to gaisa masas mērītāju, ko es izdarīju, paņēmām ar profesionāliem meistariem, kas saprat ļoti labi veikt diagnostika datalogus un izanalizējam to, šitie ir datalogi ar diagnostiku veikti. Es tūlītās jums paskaidrošu, ko visi šitie cipari nozīmē. Tūlītās paskaidrošu, ko nozīmē tie visi cipari, un arī mēs uz Swifteka parādīsim var arī ECM titāniums, vinols, bet šitie ir vieglāk. Šitie ir turbinas karte. Tādā attiecīgi augšā ir degviela no 0 līdz 70, un šitie apgriezieni RPM no 850 no tužgatas līdz 4400 aiziet. Un šeit attiecīgi mēs redzam, cik ir jābūt turbinas spiedienus uz oriģināla faila. Tagad paskaidrošu par to gaisa masas mērītāju. Skaties, šitie ir gaisa masas mērītājas pieprasītais, cik ir jābūt. Paša mašina kompes tik prasa gaisa. Un šeit ir aktuālais, cik reāli ir, tad šitie dators prasa, un šitie reāli ir. Tad redzi, skaties, piemēram, tužgaita, šeit mums ir apgriezieni 1500, šitie ir miligrami degvielas, cik mums ir, un tajā brīdi pie 1500, pie 10 miligramu gaisa masas mērītājs prasa 260, 200 plus minus, bet reāli ir 640. Un ja mēs arī paskatāmies pēc būsta, pēc turbinas, pieprasītais ir 1048, nu plus minus, bet reāli ir gandrīz 1300. Un tagad, kā mēs saprotam, kādi ir jābūt parametri, tad skatāmies šeit. Šitie ir mašinas oriģinālais fails nolasīts. Tad 1500 apgriezienu ir jābūt, kā un tur mums data logi rāda, šajā diapazonā pie 10 mg, 1500 apgriezienu, 1037, gandrīz 1040. Un paskatāmies, cik šajā diapazona rādā, un skaties, 10 mg, 1500 apgriezienu aizējam, un 1048 plus minus. Tā un ir jābūt, bet reāli ir 1300, tad tas nav labi.
un arī gan gaisa masas mērītājs neiet pēc šitiem parametram nesapās, un arī turbina pēc šitiem parametram nesapās. Tur pēc tam mēs tālāk arī redzam maksimālo būstu, spiedeņus, reila, to mēs visu redzam, piemēram, pieprasītais aktuālais. Un mēs arī pilnvērtīgi redzam šeit uz datora, cik pēc programmas, cik viņam ir prasa, cik ir jābūt, tādēļ mēs pareizi un konkrēti mākam veikt data logus, kā šajā gadījumā pieņemam lēmumu, ka degvielas tas gaisa masas mērītājs nešancēja, varējām izprogrammēt, pilnvērtīgi izprogrammējam, un tagad klients aizbrauca, pēc kādam nedēļam 2 uzvanīsim, parunāsim, pajautāsim, kā viņam būs ar degvielas patēriņu, jā, vai palielināsies vai ne, un es jums obligāti pastāstīšu, uztaisīšu īsu video tieši par šito mašinu, par to gaisa masas mērītāju. Un tu vari ierakstīt komentāru, kā tu domāji, vai tai mašinai atslēdzot gaisa masas mērītāju patēriņš pieaugs, vai paliks tas pats, vai samazināsies. Skatīsimies, kurš uzrakstīs pareizi.